Kāpēc man ir svarīgs 16. marts? 16. marts ir simbols tam, ka personīgā komforta zona, aprēķins, liekulība zaudē godīguma, vīrišķības, drosmes un savas tautas mīlestības principam. Tas ir ļoti svarīgs datums, kad daudzi mums atkal saka, ko, kā mums vajadzētu vai nevajadzētu darīt un kur. Iešana vai neiešana pie brīvības pieminekļa šajā datumā ir katra personīgā izvēle. Tāpat kā katra personīgā izvēle visdrīzāk bija iet vai neiet uz fronti ar šauteni, aizstāvēt savu dzimto zemi. Tāpat kā katra personīgā izvēle bija nomirt par tēviju, nomirt par to, lai es un tu šodien varētu aiziet un nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa, par to, lai es un tu varētu runāt, dziedāt latviski pie šī brīvības pieminekļa. Tā bija katra privātā izvēle. Bet par godu tam, ka bija tādi, kuri izvēlējās nomirt, mums šodien ir jāaiziet un jānoliek ziedu, jo pateicoties tam mēs šeit esam vēl joprojām latvieši, par spīti tiem, kuri mums saka, ko un kā un kad un kur mums darīt. Kamēr šī ir mūsu pilsēta, šī ir mūsu zeme, šis ir mūsu brīvības piemineklis, mēs iesim pie tā, liksim ziedus, dziedāsim tad, kad mēs gribēsim to. Tiekamies 16. martā pie brīvības pieminekļa.